Šajā epizodē tu iemācīsies, kā un vienkārši izveidot attēlus ar mākslīgo intelektu. Parādīšu 3 praktiskas situācijas, kur šie attēli var tev noderēt darbā vai ikdienā, un kā tos pielāgot savam mērķim. Vai tev ir nācies meklēt kādu noteiktu attēlu savai prezentācijai vai apsveikumam un esi pavadījis daudz laika? Ar mākslīgā intelekta palīdzību tu vari veidot tādus attēlus, kādus esi iedomājies. Uzraksti tikai atbilstošu jautājumu un vēlamais attēls tev ir rokā. Piemēram, ieraksti, izveido attēlu ar darba vidi modernā birojā ar datoru un kafijas krūzi uz galda. Šāds attēls var tikt izmantots prezentācijā, sociālajos tīklos vai blogā. Ja tev nepatīk krāsas, objekti vai vide attēlā, vienkārši palūdz. Izmaini attēlu, pievienojot logu ar pilsētas skatu fonā, vai pārveido to vasaras noskaņās ar gaišākiem toņiem. ChatGPT pielāgos attēlu, un tu vari to lejupielādēt. Vēl ērtāk, tu vari izmantot funkciju atlasīt, lai tieši attēlā iezīmētu konkrētu zonu vai objektu, ko vēlies mainīt. Piemēram, iezīmē galdu un palūdz: noņem krūzi. Redz, mākslīgais intelekts nemainot kopējo attēlu noņēma to elementu, kuru lūdzi. Šādi izmaiņas būs vēl precīzākas un tieši tajā vietā, kur vēlies. Tagad tu zini, kā izveidot attēlus ar un izmantot tos prezentācijās, satura radīšanā vai mācībās. Kur tu izmēģināsi šo pirmo reizi? Ieraksti komentāros. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.